secinājumi ir ļoti filozofiski attiecībā par masu mēdījiem, par internetu, par tīklu, kas ir spējīgs radīt sabiedrībām pasaulē pilnīgi greizu spoguli. Ja man tagad arī vēl joprojām zvana no mājām un saka, vai tur neesi jau beigts, ja vēl kaut kas noticis, ja? Tad jāsaka tā, ka tāds priekšstats veidojās varbūt no 0,1%. Viss, kas te ir negatīvs, varbūt, bet ko speciāli sameklē. Bet masu mēdījos, ja varbūt internetā vairāk jāsaka, tas pārvēršas par 90%, ja? Un cilvēki to uztver. Jo īstenībā uz šobrīd es varu teikt tikai vislabākos vārdus par to, kas te notiek. Jo, teiksim, viena no lielām problēmām ir iebraukšana, nokļūšana līdz gultai. Visiem sportistām, tiesnešiem, līdzjutējiem, administrācijai. Varētu teikt, ka šeit tas ir vēl tik ātri nekur nebija izgājis, saņēmis bagāžu, izgājis kontroli, akreditējies, kā šeit. Ja? Tiešām. Ja atceramies Salt Lake City, tad tur varēja sajūt prātā. Tur kādas 3 mēs visi tur nervozējām un netikām cauri. Ja? Bet kas ir teicis kādu kritisku vārdu par Amerikā notikušo?